A long time ago, a genie was born. A genie called Akinatos, and our hero, Malnice, will play it and fight with him right now. Hi, you little subscribers! Man tik sen nav bijis neviens jauns video un neviena jauna spēlīt, un šodien mēs uzspēlēsim Akinatoru. To mēs noteikti spēlēsim atkal, un tad jūs man ieteiksiet, ko man mest kā čaru suņā iekšā. Šoreiz man pašam nāksies izdomāt, un tā kā man ir absolūti galīgi, garīgi, pilnīgi pakaļā ar iztēli, tad es vienkārši močīšu randomā, kas man ienāks prātā, un man uz galda savu ledus laikmetu krūzīti, kur ir tas slinks. Tad ar viņu sāksim. Slinks sits. Aiziet. Is your character male? Viņš ir slinks. Vecs. Tātad male. Nu? Is your character real? Viņš bija multinē. So I think not. Is your character a human being? Es domāju, ka nē. Viņš staigāja uz divām kājām. Jā, viņš ir dzīvnieks. Viņam nebija drēbju. Nu, cik es zinu, Ice Age nerāda Cartoon Network. Liels viņš nebija. Cilvēku draugu, nu, pirmajā aizsēģā viņš tusēja tur kaut kādu sīko, bet es domāju, tas neskaitīsies, pēc tam 3 multens viņš netusēja tādiem. Jā, viņš ir saistīts ar aisu. Black and white, black and white, black and white. Nē, viņš bija drīzāk pelē, brūns. Infected with fungus? Man liekas, ka viņam nebija sēnīts. Bet es nezinu, varbūt bija. Jā, viņš runāja. Viņš bija diezgan stulbs. Viņš bija diezgan slinks. Fuck this shit! Viņš uzminēja un iemeta bildi, kas man kādreiz bija YouTube, kā profilpiks. You bastard! Un tā kā es vakar nokšķāju vēl vienu spēli, kas iznāca 4. martā. Nu labi, es vēl neesmu nokšķājis, un es nezinu, es viņu taisīšu playlistu, viņa ir ļoti rupja. Viņi spēlēja arī YouTubers PewDiePie, tā kā paskatieties, kas viņam tur ir pēdējā laikā ar ļoti rupjiem playlistiem, un tā arī būs īstā. Jā, tāpēc es paņemšu vienu no South Park karakteriem. Eric Cartman, ja jums tas kaut ko izsaka. Tā kā atkal, not real character. Vai viņš man personīgi zina? No. Man liekas, viņam bija korpus. Eric, I think it's not a girl. Yes, it's from cartoon, bitch. Think. Does he have a hair? Viņš bija 9 gadīgs puika, tad jau ir. Nē, viņš nav no Japāņu multinēm. Nē, viņš nav arī pieaugušais. Jā, viņš dzīvo ar savu mammu. Viņam, man liekas, nebija māsa. Jā, viņš ir resns. Jā, viņš ir no South Park. Fuck that! Kā tu to spēji? Vecīt, tu esi monstrs. Yes! It's Eric Cartman. Kas varētu būt 3? Es zinu, es šodien aizraujos multiņu filmu varoņiem. 3. lai iet Harijs Poters. Question number 1. Is he real? No, you bastard. Nu, pliks viņš nestaigāja. Cik es atceros. Vai viņš cīnās? Probably ir zižļiem un bla bla bla, bet man dzīvo Amerikā. Es nezinu, kur tāda cūkārpa ir. So, jā, man liekas Londonā. Yes. No. Viņš nedzīvo ar mammu. That's the name. Jā. Fuck!
9 jautājumu viņš jau atmin. Tas ir čīteris. Viņš čīto. Es izdomāsim kaut ko super hard. Sandis Ozoliņš. Šito viņš neatminēs. Viņš latviešu nezinās. Viņš noteikti nezinās visus faktus. Aiziet. Jā, viņš eksistē. Ne, viņš nav sieviete. Es ticu sieviete. Nē, nav aktieris. Haha. Jā, ir bijis precējies. Nē, nav politiķis. Jā. Nē, viņš nav soccer spēlētājs. Nē, viņš vairs nedzīvo Amerikā. Jā, viņš ir Eiropietis. Logic. Jā, viņš vēl kaķiveri. Nē, viņš nepiedalās formulā. Jā, viņš spēlē hokeju. Nē, viņš nav no Slovākijas. Nav no Čehijas. Nav no Somijas. Nav Zviedris. Jā. Nē, viņš nav vārdsargs. Es domāju, ka šeit varētu būt domāts Skrastiņš, ja es šo atbildētu tur jā, bet nē. Jā, viņš ir vecāks par 30 gadiem. Jā, viņš ir latvietis. Nopietni, tu zināji Ozoliņu. Viņš zināja Ozoliņu. Malacis. Drastic times call for drastic measures. Un viņš zinās Fairu Vīķu Freibergu. Es zinu. Tik dažādi, ne? Man būs grūti izdomāt, jo es par viņu neko nezinu. Ja jau viņa bija Latvijas prezidenta, laikam eksistē, ne? Ne, viņa nedzīvo Amerikā. Viņa joprojām, man liekas, ir precēta. Jā, viņa ir politiķa. Nē, viņa ir dzīva. I don't know. Es nezinu, viņa ir krieviski runā. Nē, viņa nav no Balkāniem. Nav no Čehijas. Jā. Nē. Iedomājieties, vai ir Vīķa Freiberga rūsām. Tas gan būtu rēcīgi. Nē, viņa nav no Skandināvijas. Jā. Nē, tā nav Merkele. Nedzīvo viņa Anglijā. Nedzīvo viņa Īrijā. Jā. Kā viņš to māk? Viņš krāpjās. Viņš reāli krāpjās. Ko es varu iedomāties? Man vajag kaut ko tādu, ko viņš nespējas uzminēt. Ko viņš varētu nespēt uzminēt? By the way, visādas melnos un čiekurus es jau izmēģināju. Viņš tikai saka, your friend, you, and so on. Tā kā šito es nemaz nemēģināšu, tas jau ir izmēģināts. Treniņam. Domāju, dot kaut ko maz pazīstamu, ko viņš varētu nezināt. Ko viņš varētu nezināt? Ko viņš varētu nezināt? Ko viņš varētu nezināt? Ko viņš varētu nezināt? Būsim reāli. Kurš zina tādu Rastorgujevu? Pamēģināsim Rastorgujevu. Mums labāko šobrīd biatlonistu. Kurš tādu zinās? Tas arī būs šīs sērijas pēdējais. Ne, viņš nav sieviete. Viņš ir jaunāks par 30 gadiem. Jā, viņš ir sportists. Kā viņš to zina? Nē, viņš nespēlēja futbolu. Nē, viņš nav futbola spēlētājs. Jā, viņš ir Eiropietis. Viņš nav Anglis. Biatlonistiem nav helmu. Nē, viņš nav. Nē, viņš nespēlē komandas sportā. Stafeta neskaitās. Jā, wintersports. Nē, viņš nav skandināvs, nemaz nesapņo par Bjendālenu. Es nemaz nezinu, kā Holandē to varēja iedomāties. Francis nav viņš furkāts. Nav arī Krievi, varbūt ir Krievs, bet viņš nestrādā. Nē, viņam nebija medaļa olimpiskajās spēlēs. Probably. Viņu zina. Nē, viņš nav no Čehijas. Nē, viņš nav no Polijas. Jā. Īsti jau nē. Nē, viņš nav no Balkāniem. Es šaubos, ka viņš runā vāciski. Jā, viņš dzīvo manā valstī. Jā, viņš zaudēja. Viņš neuzminēja. Pamocīsim viņu vēl vairāk. No. Pamocīsim viņu vēl vairāk.
Does you practice a sport where you glide, skiing, snowboarding? Nē, jau biatlons, tad jā. Nē, tu jau man prasīji. Rastorgujevam, man liekas, ka nav garmati. Nezinu, viņš precējies. Nē, viņš nav 40 gadus vecs. Nē, nav saistīts. Nē, viņš nav Norvēģis. Nē, viņš nav sieviete. Nē, viņš nav no Somijas. Tas jau ir character race, nu, jā, sacenšās. Nē, viņš nav horvāts, nav austrietis, nav slovēnis. Jā. Nē. 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 Jā. Nē. 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 Un arī šoreiz kļūdies. Nu, mēģināsim vēl vienreiz. Dodam trešo iespēju Akinātoram. Ja ar trešo reizi neizdodas, viņš sūkā. Nav viņš bijis pasaules čempions. Jā, viņš joprojām sporto. Nav viņš basketbols. Nu, kas tu idiots esi? Mēs jau noskatījām, ka viņš ir sportists, ziemas sportists. Ar ko biatlonus cīnīsies? Ar mērķīšiem? Jā, viņš lieto ieročus. Nē, viņš nedzīvo Norvēģijā. Nē, nav pasaules čempions. Nē, nav bijis. Nu, kāds sakars ar Londonu? Nav. Nav. Don't know, you bitch. No. 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 Yes. Viņš ir īsts cilvēks. Kā viņš varētu lietot vēju? Win. Probably not. No. Yes. No. No. Don't know. No, mēs noskatījām, ka viņš ir sportists. Nu, kas tu esi idiots? Nezinu, vai viņam ir māsa. Domāju, ka nav. No. Vismaz viņš iedomājas latviešu sportists, bet nē, nu labi, no 4. no sirds. Viņš padevās. Nu, paskatīsimies. Mēs vinējām Akinātoru. Jā. Mans nav, na. Mēs vinējām Akinātoru, man izdevās. Jā. Tas ir tas. Rastorgujevs, nevis Guljevs. Nepareizi ir saglabājuši viņu vārdu. Viņš nav Rastorguljevs, viņš ir Rastorgujevs. Yeah, we want some Akinators. Nu ko, tagad komentāros iesakiet man veselu tonu, lai es varu taisīt nākamās miljonas sērijas. Un till the next time. Oh yeah, like, subscribe, comment.